Labdien! Labdien, mani mīļie! Nē, savādāk. Pareizi. Sveiki, draugi! Tieši tā nebija. Pareizi. Hei! Nu ko? Šodien pēdējā atklātā ūdens cope. Braucam uz Vēdzelēm. Grūtāko atstāju uz pašām beigām. Laiks ir bez 24 vakarā, svētdiena. Uz pāris stundiņām izrāvos uz Vēdzelēm, mēģinās sarunāt ar kādu ļurbu tikšanos. Skatieties, kā būs, nākamie kadri jau pie ūdens, jo, tomēr brauc pie stūrītes. Labs ir, neasakas. Tev skatās, kaut kāds maliķis jau te man priekšā sēž. Jahaidī, nozīmēja manu vietu, manu Vēdzeļu tačku. Hei, vecīt, tu zini, ka tā ir vispār mana vieta, ne? Jā? Jā. Nē, es braucu mājā. Vārdu neredzēji, te rakstīts sniegā bija ar dzelteno marķieri. Palo? Re, šogad līmenis ir diezgan pazems, var redzēt visu sēkli. Atceraties, vasarā es te staigāju un ķēru sapelus. Video ir redzams. Kaut kā tā. Parasti rudenī Vēdzeļu laikā ūdens ir līdz šitai laipai. Jā, šitas te koka stumbenis, viņš viss ir zem ūdens. Tā kā varētu teikt, ka šobrīd upē līmenis ir zemāks pa, tuvu metram nekā parasti. Te jau kāds malciņu ir drusku sagādājis. Pieliksim vēl savu klāt. Zvana jau! Tā, kā no pagājušā gada viss salikts, tā arī izvilkts ārā. Bušu kāti, tūlīt ātri arī uzsiešos, parādīšu. Vēlreiz pašu vienkāršāko sistēmu, kā sieties. Bez nekādiem pretsavērpējiem, bez nekā. Neko nevajag. Neko lieku. Vec kā pasaules kāds, veca kā pasaules spole. Tā. Skatamies. Tātad feeder pasaulē, man liekas, tas saucas poternosters vai kaut kas tam līdzīgi. Ļoti vienkārši. Paņemam 4 cm 40 štā te, uztaisam cilpu. Cilpai jābūt aptuveni 7, 8, 10 cm garai. Un uzsienam mezglu tādu trubultu. Var astotnieku siet vienalga. Nav svarīgi. Viss ir ļoti vienkārši. Pie šīs cilpas klāt mēs sienam karabīni, vai arī bez karabīnes vienkārši pa taisno mūsu atsvaru. Šeit mēs uztaisam vēl vienu cilpiņu. Un pie šīs cilpas ar karabīni vai bez karabīnes mēs liekam klāt mūsu pavadu. Un tas ir arī viss. Es parasti sienu dubulto. Viss. Visa montāža. Tik vienkārši. Tūlīt parādīšu, kā izskatās beigās. Tātad pie cilpas es pat taisno, bez nekādām karabīnēm. Vienkārši. Cilpa cilpā. Bušu atsvars, nezinu cik te, kāds 100 grami varētu būt. Pie otras mazās cilpas, jau šitā būs 3. Vēdzeļu cope, tātad 3 gadi jau pēc kārtas. Viena paciņa man iet, izmantoja gatavās pavadas. Šitāds te, uz zuti, āķis liels, 50 cm, 0,25 aukla. Viss, nekādu problēmu. Vēdzelē nekas vairāk nav vajadzīgs. Šāds te āķis, normāls, riktīgs āķis. Un cilpa cilpā, ja? Rekur mums ir pītās auklas cilpa. Rekur ir pavadas cilpa, hops, iekšā hops.
Viss. Šādi te. Protams, āķis mums te kaut kur te ir aizķēries. Jau uzreiz. Jā. Visa montāža izskatās šādi. Jā, rekur. Tā, un rekur pavadā. Hops. Gadījumā, ja negribat izmantot tur kaut kādus pirkt bušu atsvarus, jā, smagos bušu copēji tur domātos, tad var rekur. Vecā kaut kāda barotava, 60 grami, vecā kaut kāda karote. Rekur viss tur ieverts iekšā, kopā kaut kādi grami 100 ir, viss, vairāk neko nevajag, droši. Principā vēdzeli ir pilnīgi taču vienalga, kas tur to ēsmu uz vietas. Tikpat labi vecos lielos kaut kādus uzgriežņus arī, apkārt un iekšā, viss. Ko nav žēl apraut, jo vēdzelēs diezgan bieži sanāk atšaut apraut. Kaut kā tā. Nu, Elgars jau te ir sametis. Man uz šito pusīti. Rekur. Viena žāklīte jau stāv gatava. Un par mani tikko putns pasmējās. Dzirdējāt, ja? Tā, labs ir. Nezinu, vai jūs tur kaut ko vispār redzat vai nē. Tā. Ir ok. Nu ko, metam iekšā? Visu šo te mantību. Un hops. Jā, nē, nu man ar šito iet. Viss kārtībā. Tā ir jābūt. Tā ir katrā copē. Viss čotka. Vēl kamēr metu padomāju, laikam klipsis ielikts ir iekšā. Protams, montāža aizlido, bet nu, pārliecināšos vēlreiz par viņas ātro uzsiešanu. Un zvaniņš virsū. Te viņš nemaz nestāvēs. Kaut kur šitien. Jā. Super. Vēl tikko bija cope. Jau atkal. Jau. Es saku, ka kaut kas ir galā. Es tak saku, es līdz otram krastam dametu. Ir? Jā. Ha! Nē. Bļāviens, es esmu ar sapalu atkal. Nu, johaidi ir ārā, nu. Tad tas zvaniņš arī bija tas iepriekš. Jā. Nu. Vasarā viņus nevar noķert rekur, viņi tagad te ķersies. Nu jā, es jau tā domāju, ja būs naktinieks, tad sapali nedos mierēt. Hehe. Nu labi. Es ar zivi. Rokas jāiezieš pēc zivs smaržo, viss kārtībā. Vari paņemt viņu filijā. Svaigie zivs. Vajag? Ai, nu lai tak dzīvo tik smuks.